svētku gājienu priekšgalā. Vietās administrācijas reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars, Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važam, Gandavas pilsētas un Cēras un Gandavas pagastu pārvaldes vadītājs Jānis Mazitānis, Tukuma novada domes izpilddirektora vietnieks Egils Dudeni, Tukuma novada domes deputāti, kultūras, sporta un komunikācijas nodaļas vadītāja Laura Stūrīte, Tukuma novada Jūrmalas valstspilsētas deju apriņķa virsvadītāja un deju lielkoncerta kursemedīža autore Sanda Mūrniece, Gandavas draugi un jaunākie sadarbības partneri no 2018. gada Šilalas pašvaldības Lietuvā, Jolanta Skrodebniene, Šilalas vicemērs, Gandavas draugi un ilgadējie sadarbības partneri no Saku pašvaldības priekšsēdētājs Marti Rahemā, Pūtēju orķestris, bērnu deju kolektīvs Lustikat, Saku pilsētas Igaunijā. Kā pirmie Ozolāju estrādē iesoļo 5 Ineses Cīrules vadītie deju kolektīvi. Priekšgalā mājinieki Gandavas Kārļa Milenbacha vidusskolas deju kolektīvs Ozoliņi. Ozoliņi ar katru savu dejas kustību apliecina, ka tautas deja ir ne tikai pagātnes mantojums, bet arī aizraujošs brīvā laika pavadīšanas un kopā būšanas veids, kas sadzīvo vienā raibā veselumā. Sveicam Ozoliņus, lai jau kupli un vareni. Ozoliņam sako Pūres kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvs Pūre. Pūre ar prieku un lepnumu piedalās svētku gājienā, nesot līdzi latviešu tautas dejas spēku, tradīcijas un kopā būšanas prieku. Mūsu dejā dzīvo enerģijas, sirds siltums un mīlestību pret savu novadu, cilvēkiem un kultūras mantojumu, saka paši dalībnieki. Aplausi viņiem! Tagad sagaidām Pūras kultūras nama jauniešu deju kolektīvu Pūrenieks. Pūrenieks ir enerģijas, draudzības un latviešu tradīcijas spēks vienā ritmā. Soli pa solim līdz svētku ritmam, tā aicina Pūrenieks. Aiz Pūrenieka nāk Tukuma pilsētas kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvs Vidums. Vidums vienmēr goši enerģiski un smaidoši, kopā gan uz dejas grīdas, gan piedzīvojumos. Kolektīvs tā tiešākajā nozīmē viens par visiem, visi par vienu, aplaudēsim viņiem par to. Ineses Cīrules vadīto deju kolektīvs Saimi noslēdz Zemītes tautas nama deju kolektīvs Zemīte. No Kurzemes Ozoliņas miļot spēku mēs izdejojam tautas deju rakstos savu prieku un mīlestību pret Latviju. Ar lepnumu nesot Zemītes vārdu, saka Zemītes dejotāji. Leposimies arī mēs par Zemīti kopā ar viņiem. Nu kārta Matkulē. Matkulas kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvs Urda, vadītājs Jānis Leo Druviņš. Urda, vidējie ar jaunekļīgu garu. Vidējais vecums 26 un tikai pozitīvi lādēti. Dienā pārdevēja studentu kultūras darbinieks, gaismu kopšanas speciālistu un Dauskas. Vakarā viena komanda, viens ritms un daudz smieklu. Urda dejo tā, it kā nākamajā dienā negaidītu darbs. Dejo tikai uz 120%. Vēlam kolektīvam spēku un izturību gan darbā, gan dejas solī. Kā nākamies šī vakara deju lielu koncertu kuplina Piesatas kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvs Piesatas, vadītāja Marlēna Zamulovica.
Tieši tas dejotāji, kuri savu smiekliem, dzīves prieku un kopā būšanas spēku rada īstu dejas svētku enerģiju. Kad pienāk brīdis dejai, viņi apvieno atbildību, deksmu un lepnumu un ar pilnu jaudu nesot dejas garu ik uz soļa, lai tas izdodas vienmēr. Vienmēr prieks par jauno paudzi, kur atrod laiku un vēlēšanos ieplūst plašajā dejotāju saimē. Un tādi neapšaubām ir Jūrmalas valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs Kaugurs, vadītājs Kārlis Baldonis, ar Brakšu skoli un dejas prieku vienotā mīlestībā Kaugurs tiecas tikai un vienīgi uz augšu. Kopīgā sauklī mosties, celies, audz, dejosim no visas sirds, lai tā paliek vienmēr. No Kaugura neatpaliek Jūrmalas kultūras centra bērnu un jauniešu deju kolektīvas Zītariņi, vadītāja Dace Druka, repetitore Sabīne Neilande. Zītariņi ir vieta, kur ritms satiek traucības, smaidi un smiekli pārtop atmiņās un deja kļūst par kopīgu stāstu. Zītariņu rozā optimisms atveras priekā, kurš ik uz soļa nes tālāk latviešu dejas enerģiju, lai rozā optimisms nepazūd un vada arī turpmāk. Jauno paudzi turpina Enguras kultūras nama jauniešu deju kolektīvs Ungurs, vadītāja Evija Bergmane. Ungurs ar lepnumu nes savu nosaukumu, kas atvasināts no lībiešu vārdā Angara, Zutis, Engure, Sušu ciems. Ungurs ir iemācījis mīlēt deju jau vairākām paudzēm Engurē un turpina to darīt joprojām. Lai lībiešu spēks un lepnums Unguram ļauj piesaistīt arvien jaunus un jaunus dejotājus. Estrādē iesroļo mazliet nobriedušāki ļaudis. Enguras kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvs Jadals. Arī šo kolektīvu vada Evija Bergmane. Vienmēr pozitīvais un jautrais Jadals lībiešu valodā nozīmē dienvidu vējš. Tas ir labākais vējš pie jūras vējniekiem, lai krastā nāk vislielākais loms, un kā vilnis, kas ieaugsts kolektīvu karogā, ir brangs un stiprs raksturā, kā īstam kurzemniekam pienākas. Lai Jadals vienmēr būs Jadala burās. Un vēl viens Evijas Bergmanes vadītais kolektīvs Sēmes un Sentenes kultūras nama deju kolektīvs Ozolīvē. Ozols un īvē, spēka varenības un mūžīgā dzīvīguma simboli, abi Ozolīve nosaukumā, jo Sēmes pagastā vēl joprojām dzīvs un varens saukt Baltijā dižākais ozols, Kaives Steņš ozols, gan Sentenes pagastā Latvijas lielākā īve, ar viedu gudrību, lepni ar skatu nākotnē, lai Ozolu un īves spēks nekad nepamet Ozolīves dansotājus. Divas dansotājas Saimes vadu un uzmana un iedvesmo arī Ilze Voiska. Kā pirmie viņas audzēkņi estrādē iesoļo Santas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs Sīpa. Sīpa ir vētra, negaiss, vēja brāzmas jūrā. Un tieši tādi kā mūsu jaunieši, vienmēr enerģiski, jautri, kustīgi, lustīgi. Ko te vēl var piebilst? Ja nu vienīgi ballējam, neguļam. Sagaidām arī otru Ilzes Voiskas vadīto Santas kolektīvu. Santas kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvs Ducele. Ducele ir divriči, jeb divriteņa rati. Lai rati stabili kustētos, tiem nepieciešami vismaz divi riteņi. Un taisnīgā dejā, ja abi partneri ir kā viens vesels, tad var deju nodejot tik līdzeni, kā braucot ar labu Duceli. Santes Ducelē ir gadiem krāts dejas prieks, viena elpa un nezildoša vienotība katrā solī. Vēlam Ducelei kustēties līdzeni un stabili arī šovakar. Nu, Ozolā estrādē ienāk nopietnāk ļaudis, Tukumu pilsētas kultūras nama tautas deju ansamblis Svīta. Vadītājs Arvils Noviks, repetitore Iveta Novika. Svīta ir kolektīvs, kas vieno puišus un meitas, kuri mīl deju, kas šajā priekā dalās ar citiem. Mūsu vēsturi saliekama kā mozaīka, piešķirot katram vadītājam pa vienam gabaliņam. Kolektīva darbība sākās 1946. gadā.
Kolektīvu sastāvā bija aktīvi, atraktīvi teātru un kora dalībnieki, kas vēlējās arī dejot. Šobrīd kolektīvu sastāvā ir dažādu profesiju pārstāvji, kas ir radoši un dejot griboši. Cenšas atvēlēt laiku savai sirdslietai dejai. Esam patiesi gandarīti, ka mums ir arī mazās rīta aktīvi un atraktīvi jaunieši, kuri sev pierādījuši ar lieliskiem rezultātiem. Visus kopā mūs vieno mūsu vadītāji Iveta un Arvils Noviki. Mēs esam deja, un deja ir mūsos. Tā, lai arī turpinās veiksmu un panākumus abām deju svītām. Sagaidām atkal jūrmalniekus. Jūrmalas kultūras centra vidējās paudzes deju kolektīvu Jūrmaldanses, vadītāji Dace Kalēja, repetitors Kārlis Baldonis. Kas notiek Jūrmalā? Jūrmalā? Nu, protams, Jūrmaldanses dejo un aicina visus satikties festivālā Jūras brīzē, lai izdodas. Sveicam otru Dace Kalējas vadīto kolektīvu, Jūrmalas kultūras centra senioru deju kolektīvus Ābelītē. Ābelītes dejotājiem visu gadu ir dejot prieks, gan ābeļu zieda laikā, gan ābolražas laikā, gan briedinot jaunos pumpurus ziemas pelgonī. Un tagad rozolājos iesoļo putni. Negroziet galvas, putni atrodas jūs priekšā. Smārtas pagasta Šlokandeks kultūras centra vidējās paudzes deju kolektīvas Cērves, vadītāja Ilse Buka. Cērvēm deja kļūst par svētkiem. Jāskan deju mūzika, mēs esam ceļā, lai dejotu. Vēl kāda putnu stūga mājos Smārtē. Sagaidām Smārtas pagasta Šlokandekas kultūras centra senioru deju kolektīvu Gandri, vadītāja Evita Skavronska. Mēs esam dzīves priecīgiem un atraktīgiem un viedie dejotāji Šlokandekas kultūras centra Grandi, reizēm arī Grandi. Kā nākamie šī vakara liela koncertā dalību ņem Čūkstes pagastu kultūras centra senioru deju kolektīvs Čūkste, vadītāja Līga Tesnova. Deju kolektīvs Čūkste logo ir Laimes slotiņa. Laimes slotiņa aizsargā kolektīvu, dod spēku dejot un sniedz prieku par deju. Tālāk nāk vēl viens zirgstošs kolektīvs. Tūmes kultūras nama jauniešu deju kolektīvs Zirgstis, vadītāja Elīna Zvēda. Deju kolektīvas Zirgstis moto ir lai zirgstī smaidi, lai zirgstī mīlestība, lai zirgstī skatu uz dēļi. Šievakara deju koncerts nebūtu iedomājams bez Tūmes kultūras nama tautas deju kolektīvs Solis, vadītājs Juris Pogam. Jau 25 gadus kolektīvs ar lielu prieku un entuziasmu, lepnumu un dziļu mīlestību pret tautas deju popularizē Latvijas tautas tradīcijas. Solim pa pēdām sako Jaunpils kultūras centra vidējās paudzes deju kolektīvs Jaunpils, vadītāja Santa Lavrinoviča. Esam ar raksturiņu. Riktīgi forši cilvēciņi ar lielu potenciālu un nelielu haosu devu, bet spējam savākties, ka tas ir nepieciešams. Visas labas lietas ir trīs. Šokar trīs labās lietas ir radušās no Slampes puses. Pirmā labā lieta Slampes kultūras pils senioru deju kolektīvs Jumis, vadītāja Gunta Krecerē. Jumis var lepot savu nepārtraukto darbību 60 gadu garumā. Otrā labā lieta Slampes kultūras pils vidējās paudzes deju kolektīvs Namejs, vadītāja Zane Breča. Dejojot esam savīti Nameja gredzena rotā, jo dejot ir laime. Un jūsu uzmanībai trešā labā lieta Slampes kultūras pils tautas deju kolektīvs Laisma, vadītāja Ligija Cīrule. Tautas deju kolektīvs Laisma ir vieta, kur satiekas domu biedri, lai kopīgi koptu un nodotu tālāk mūsu tautas kultūras mantojumu. Svētku gājienā piedalījās un deju liela koncertā arī piedalīsies kopā ar pārējiem vēl divi Jūrmalas muzikas kolektīvi. Jūrmalas kultūras centra Kauguru kultūras nama deju kolektīvs Vēlreiz, vadītāja Vita Pole, repetitore Līva Berga Paglā. Un tagad saku vēlreiz, nē, es joprojām esmu pie skaidrs saprašana. Lieta tāda, ka Jūrmalas kultūras centra Kauguru kultūras namā darbojas vēl viens kolektīvs.
Vidējās paudzes deju kolektīvs Vēlreiz, kuru vada Gunta Raipala ar repetītoru Janu Staulīti. Visi saprata, nav jāatkārto vēlreiz. Un šis deju kolektīvs visiem sūta šādus vārdus. Lai vēlreiz sirds gavilēs, patiekoties jūrmalē, kur saulē rietot vaigit vīkst, kur kāpās dejotājas soļi švīkst. Jauno dejotāju rindu šokar turpina kuplināt Pumpuru vidusskolas jauniešu deju kolektīvas Pumpuri, vadītāja Daganija Martinstaune. Raugoties uz jauniešu deju kolektīvu Pumpuri, redzams, ka viņi ir mīlestības pilni, un kur ir mīlestība, tur ir deksme un aizraušanās. Sveicam vēl vienu jauniešu kolektīvu, Jūrmalas kultūras centra jauniešu deju kolektīvs Zālīte, vadītāja Sanda Pakere, repetītore Līva Berga Paglā. Kolektīvs, kurš 22 darbības gadu laikā ir izaudzis no C grupas līdz A grupas kolektīvām. Lustīga dzīvošana, lai tālu skan, izskatās, ka šīs dziesmas vārdus šokar attaisnos divi kustīgi un lustīgi Madaras Augules vadītie kolektīvi. Tukuma mākslas skolas jauniešu deju kolektīvs Luste un Tukuma mākslas skolas tautas deju kolektīvs Luste. Luste, tas ir prieks kopā būt. Un nu, visilgāk gaidījušie divi Andras Eimanes vadītie Kandavas kolektīvi. Kandavas kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvs Ozolāji. Ozolāji vienmēr turas kopā, draudzībā rodot spēku, pārvarēt grūtības un iedvesmu sasniegt jaunus mērķus, lai modrība un mērķtiecība palīdz jums arī šovakar. Un svētku gājienu noslēdz Kandavas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs Imuliņā. Imuliņi ir mērķtiecīgi, izturīgi un dejot griboši jaunieši, kur kopā pavada laiku ne tikai mēģinājumos un koncertos, bet arī ārpus tiem. Ko tu jaunībai padarīsi? Lai dzirksteļo un mirdz arī mūsu lielkoncertā. Gājienā vēl piedalās Kandavas reģionālā skola, biedrība Kandavas partnerība, individuālais komersants Ošu saimnieks, Sijā Lejas Kroķi, Sijā Linda 1, Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs Nagla, Kandavas katastrofu pārvaldības centrs. Un aicinām visus svētku gājienu dalībniekus pieņemt vietas Kandavas Ozolāju estrādē.
vārds Tunkuma novada domas priekšsēdētājam Gundaram Važam. Labvakar, kandavnieki! Labvakar, Kandavas ciemiņi! Labvakar, novada ļaudis! Kandavā pilsētas svētki sākas pavasarī, kad vasara vēl īsti nav sākusies, un man liekas, tā ir tādā vēl mirklis, kad vasara vēl nav izbaudīta, un mēs gaidām, kad vasara būs piepildīta. Un kandavnieki ir izdomājuši savu svētku izcilā laikā, jo pavasars ir tikko sācies. Varbūt, ka šogad viņš tā nav īsti lutinājis ar siltumu, bet šodien mēs esam parūpējušies, lai diena brīnišķīga, un vakars būtu brīnišķīgs, un lai jūs visi kopā gūtu pozitīvas emocijas. Man liekas, ka Kandavai ir savas tradīcijas un, varbūt, kā es saku, savas nacionālās īpatnības, bet tās ir jāsaglabā, jo bez tām nevar, jo tikai cilvēki, kas mīl savu pilsētu, var viņā dzīvot un viņā eksistēt. Man milzīgs prieks par jums, ka jūs šodien tik kuplā skaitā esat sanākuši savus pilsētas svētkiem. Es novēlu visiem pavadīt brīnišķīgu laiku, izbaudām koncertu un lai visiem jauka un forša vasara. Paldies visiem! Kandavas pilsētas un Sēres un Kandavas pagasts pārvaldes vadītājs Jānis Mazitāns. Labvakar, Kandavā! Tiešām ir milzīgs prieks redzēt tik daudz ļaužu šeit. Ziniet, man liekas, ka cilvēkam pats svarīgākais ir emocijas, kuras var radīt citi, kuras viņš pats sev rada. Un, ziniet, skatoties uz visiem jums, gan uz skatuves, gan tur, jūs esat tik daudz, un tas rada man ļoti lielu prieku, un es domāju, ka ļoti daudziem. Tāpat lielu prieku rada katrs, kurš pie savas mājas ir izlicis svētkos valsts karogu, tādējādi ar sirdi ir kandavnieks. Paldies par to visiem. Un man liekas, ka mums ir ļoti lieliska iespēja, ka šodien šajā vietā būs vairāk kā 700 dejotāji. Tā ir mums milzīga dāvana. Paldies tiem, kas to mums ir dāvinājuši. Visiem skaistus svētkus un ļoti brīnišķīgu, jauku, karstu vasaru. Priecīgus svētkus! Saknes tīri, tīri, kalnu sirdī, tā lai mēs to nekad nenolūžam.
klusa atmiņa. Sienas ārdi stāv pļavas malā. Ietapuši no laika, no darba, no rokām, no saules. Tajos sagrautā zāle rūpīgi sakārtota, lai turētos. Arī deja tiek krāta, soli pa solim, kā zāles vāli. Katrs dancis kā slānis, viens laiks, viena pauze, viena elpa. Sienas ārds glabā vasaru ziemai, deja glabā tautu laikam. Sienas ārds nav tikai par zāli, bet par dižu dzīvošanu. Deja nav tikai par skaistumu, bet par dižu kopā turēšanos. Un patiesā neredzamā saikne ir starp rokām, kas krāva sienu, un rokām, kas sadodas dejā. Saule teka, nāk
šķērso mēnestīš, naktī šķērso mēnestīš. Šķērsu skrējā Dievā zirgi, šķērsu skrējā Dievā zirgi, nevāžotī nekrožo, nevāžotī nekrožo. Krustiem augā bērzam saknes, krustiem augā bērzam saknes, krustiem zvaigznes debesīs, krustiem zvaigznes debesīs. Krustiem skrējā Dievā zirgi, krustiem skrējā Dievā zirgi, neēduši nedzeruši, neēduši nedzeruši. Sen dzirdēju, nu redzēju, sen dzirdēju, nu redzēju, Dievam grazno kumelī, Dievam grazno kumelī. Nosadalieni saulē beidzam, nosadalieni saulē beidzam, cauriem autu mēnestīč, cauriem autu mēnestīč. Pavadiņas galiņai, pavadiņas galiņai, tur lēc rītā auseknīts, tur lēc rītā auseknīts, tur lēc rītā auseknīts. Pār purviem, pār mežiem saulīte lēca, zilmālā meitiņā līdiņus plūca, zilmālā meitiņā līdiņus plūca. Dievs palīdz, Dievs seltenīte, atjāju palīgā līniņus plūkti, atjāju palīgā līniņus plūkti. Tencīnu dištautiet vēl titu jāji, man pašai māsīņā palīgā nāca, man pašai māsīņā palīgā nāca. Ko vairies, Dievs seltenīte, tētiņš jau solījās meitiņu doti, tētiņš jau solījās meitiņu doti. Atjāja ceturtdien, jāitā no rīta, gribu vēl apdomāt, varbūt, gribu vēl apdomāt, varbūt. Atjāju ceturtdien, jāju no rīta, vēl nebija zeltenē apdomājusi, vēl nebija zeltenē apdomājusi. Atjāju piekdienu, jāju no rīta, vēl nebija zeltenē apdomājusi, vēl nebija zeltenē apdomājusi. Atjāju svētdienu, jāju no rīta, vēl bija zeltenē apdomājusi, nu bija zeltenē apdomājusi. Teic, kur lai kumeļu vēdu, kur lieku, teic, kur lai atstāju zeltredzentīņu, teic, kur lai atstāju zeltredzentīņu. Kas manā pikstīņā zeltredzentīņu, lai caļā pļāvīņā savu kumelī, lai caļā pļāvīņā savu kumelī. Pār purviem, pār mežiem saulīte lēca, zilmālā meitiņā līniņus plūca, zilmālā meitiņā līniņus plūca.
Pusdiena laiks. Pusdiena laiks uzskar sauli pašā debesu vidū. Sienās ir šķīgā violi, bites savīs ciedus lidojumā, zārdu ieloks, kas smaržo pēc saldas, un mazliet rūgtenes vasaras. Un galdauts, kā balta doma, noklājas zālēm, silta maize uz tā, krūze ar tikko slauktu pienu un medus. Un sirdī ieplūst pieplūst. Pusdienas laiks ir kluso robeža starp darbu un prieku. Jo vakarā, kad norieties saule, rokas vairs necels grābekļus, bet meklēs viena otru, lai dejotu.
Pēc pusdienām ļauba kļūst lēnāka. Saule tur plaukst no zemes pieres un nolaidies furtums, aicinot tam pievienoties. Tu atgulies uz zemes. Nu, sākumā liekas tik zieks. Bet tad augums atceras, ka zeme nav radīta, lai izpētu. Bet tāpēc, lai turētu, elpa kļūst rāmāka, lomas aizlido kā pienīkums. Tu saproti, dienas nav miegs, bet robeža starp nomodu un sapni, kurā kļūstam patiesi. Sapnis, kur dēļ nav tikai kustība, bet valoda. Vēstule patiesību izsaka bez vārdiem. Pašā jūras malā
dzīve kļāvu lapiņās. Acis darbā izbijās, rokas darbā nebijās, rokas darbā nebijās, zinājās un padarīt. Acis darbā izbijās, rokas darbā nebijās, rokas darbā nebijās, zinājās un padarīt. Acis darbā izbijās, rokas darbā nebijās, rokas darbā nebijās, zinājās un padarīt. Acis darbā izbijās, rokas darbā nebijās, rokas darbā nebijās, zinājās un padarīt. Mazus bērnus atrod kāpostos, teica vecā māte, bet mazos dejotājus arī sienu zārdos. Viņi tur dzimst, viņi nedzimst, viņi rodas. No sienas smaržas, saules un vēja, un tad viņi nāk ārā pie saviem vecākiem. Bet kā viņi to pazīst? Viņi sajūtīs pēc līdzības ne sejā, bet dejā un kustībā. Viņi nāk pie tiem, kuros deja jau dzīvo, bet es nodomāju, varbūt, ka dejotāji nerodas sienu zārdos, varbūt viņi tur tikai pamostas. Pazinu to meitiņu, kura bija brūte, rādīja, kura bija brūte. Nu, skaitiem tā bija brūte, kurai tas izbrūk gan strādīja, tu tačai tas brūk gan. Aini sensis, tas bija brūka, tas to piliņ vīlē, rādīja, tas to piliņ vīlē.
Veclaiku Kazāns. Darbi nekad nebeigsies. Darbs zem darbu, lai kur tu ietu. Viens darbs tev vikstīs no muguras, otrs gaidīs priekšā. Un tā tu soļos starp viņiem pastāvīgā ielenkumā, līdz nesapratīsi, ka tavai dvēselei gluži kā pļavai vajadzīga atelpa. Un tad pienāk brīdis, kad tu noliec dakšu un grābekli un saki sev: šodienai pietiek. Ej uz pirtiņu. Kopā ar karsto ūdeni no tevis notiek diena. Ūdens mazgā tevi un tavas domas. Bērns uz motas smarža liek atcerēties. Tev ir sirds, kurai vajag skaistumu. Kā kājām, kas visu dienu staigājušas, pienākas dejot.
koku tupelē. Tu ar savu kliko kāju, es ar koku tupelē. Savu veselo.
Viss padarīts, pagalms izslaucīts, saulriets pār laukiem uzklājas svētības drānu, meitām vainagi smagi no pļavas rastas un puišu skatieniem, uguns, kurš jau kalna galā. Kāds smejas, kāds pārāk ilgi tur skatienu, vainagi šūpojas līdzi dejas solim, un nakts vairs nav tumša, tā pilna balsīm un cerībām. Un laime ir tepat, lielajā dejas aplī, kur visus vieno kopīgs ritms un elpa. Sinäns joen liiga, tuulinin ja randassaan liiga. Kiitsa minkis tuolta kitaat liiga, minkis suuri pihti pidät liiga, ja liiga. Analoja immoi kiertät liiga, viedät hangat mutta viedät liiga. Norpit portutkaan sillä liiga, puissien laskadalta sillä liiga, Nuorten vanat randas kupsa liiga, Neitsaluksa viinluksa liiga, Alled vankat puskis tiedät liiga, Anton taas ja kampis tiedät liiga, Priimies voltaangat hangat liiga, Eri naites sereanam liiga, Miete puošat volta juovat liiga, Neist ja neitsat seiros jievat liiga, Kuotaavat juonat sienat liiga, ja varaamas nielojenat liiga, Itskut sirke kanne laula liiga, Sippast ja vaan penshan alla liiga,
Kā liepa nepretojas vējam, tā arī cilvēks radīts kustībai. Daba nekad nav mierā. Tā nepārtraukti viļņojas, šūpojas un mainās. Un šajās maiņās dzimst skaistums. Mēs esam mācījušies tās vērojot, un dejā tās atcerāmies. Saule pār
tā, lai vējš to nekad nenopūš. Iedzinusi savas sapnes, tīri, tīri, kā sirdī, tā, lai vējš to nekad nenopūš. Dižās zemes, diždams iznāmstot. 35 deju kolektīvi, pāri par 700 dansotāju. Sāka šī vakara lielkoncerta ar zelta liepu. Šobrīd viņi atkal stāv zem zelta liepas zariem, nedaudz noguruši, taču gandarīti un laimīgi. Šovakar sakām paldies visiem, kas piedalījās, visiem, kas līdzjūta, visiem, kas pielika savu plecu, turēja īkšķus, lai izdotos. Paldies visiem dejotājiem! Paldies deju kolektīvu vadītājiem un horeogrāfiem! Paldies Katrīnai Dimantai un grupai Zaltrači! Paldies Kandavas amatieru teātra dalībniekiem! Paldies mazajiem dejotājiem, kas radušies Cienas ārdos! Paldies scenogrāfam Jurģim Muskam un viņa tehniskajiem palīgiem! Paldies atbalstītājiem Tukuma novada pašvaldībai, Valsts kultūra kapitāla fondam, Autortiesību aģentūrai, Kandavas pilsētas pārvaldei un kultūras namam. Paldies projekta vadītājai Ivetai Gruntei. Paldies uzņēmumiem Saldus Sijā Kanele Bakery, Puratos Latvijas Sijā, Sijā Lestenes maiznīca. Paldies uzņēmumam Saldums Kandavā un Stepānijai Nēbergai. Taču vislielāko rūpi turējās, savu laiku nežēloja, naktis negulēja, un visus kopā aicināja, mudināja un motivēja. Liela koncerta mākslinieca vadītāja Zanda Mūrniece. Aicinām Zandu lejā, lai mēs visi varam viņu apskatīt un apsveikt. Uzgavilējam Zandai! Vārds apsveikumam Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Edgaram Tavaram. Sveiciens visiem! Visiem šiem brīnišķīgiem pasākuma organizatoriem, mūziķiem, dejotājiem. Milzīgs paldies jums! Kandava! Tukums, Jūrmala, šeit ir arī cilvēki no Liepājas, no Rīgas, no Ventspils, no daudziem Latvijas novadiem. Bet es domāju, ka jūs visi piekritīsiet, ka šovakar vislielākais paldies ir jāsaka šī pasākuma
sirds cilvēkam. Es zinu, es esmu dzirdējis par Zandu. Par Zandu mūrnieci daudz vairāk, kā varbūt Zanda pati to domā. Es zinu, ka jūs esat šīs valsts patrioti. Dziesmā un dejā ir spēks, un ja šo spēku pareizi un gudri izmanto, Latvija vienmēr būs. Paldies jums! Zandu sveic arī Tukuma novada domas priekšsēdētājs Gundars Važam. Vēl vienreiz labvakar. Tad, kad mēs sēdējām kabinetā un Zanda teica, ka šāds pasākums var izdoties, es galām nenoticēju, bet šodien, man liekas, ir brīnišķīgi. Es teiktu, izcili. Paldies dejotājiem mūsējiem, paldies jūrmalniekiem, paldies meitenēm uz skatuves par brīnišķīgo dziedāšanu. Un paldies, Zanda, tev par ideju, par iedvesmu, par to, ka tu spēji mūsu kolektīvu savākt kopā un tik brīnišķīgā dejā visus savest vienviet Kandavā. Paldies tev! Tā. Vai Zanda teiks atbildes runu? Tikai viens vārds. Tā ir milzīga mīlestība pret Latviju, mūsu ģimenēm, mūsu mājām un jums, mīļie dejotāji. Neprātīgi esmu šķiedusi savu enerģiju jums, Latvijai un dejai, bet tā arī turpinām. Tā arī turpinām. Zelta liepa kalna galā stāv, dziļi, dziļi tās saknes iedzinusi. Paldies jums visiem! Tā, nu varētu teikt, tas nu ir padarīts. Paldies Šurikungam! Jā, paldies man! Un vēl tikai nedaudz, un šī vakara kopā būšana kļūs par vēsturi, bet attālināt šo brīdi palīdzēs Katrīna Dimanta un grupā Zeltrači. Zelta liepa